Dundagas draudzē, cik es atceros, vienmēr ir strādājis ar bērniem. Un vēl padomu laikos, kad darbs ar bērniem atklāti bija aizliegts, tad bērni bija dievkalpojumā. Un mācītājs Jānis Šmits, kurš kalpoja šeit Dundagā tikai 2 gadus, man stāstīja, ka viņš 69. gadā ir lūdzis Dievu skaļi, dievkalpojuma laikā Dievs, lai rodas jauniešu darbs, lai rodas svētdienas skolas darbs. Un 1990. gadā mācītājs Haralds Anzinovs tiklīdz brīvība atnāca, viņš organizēja svētdienas skolu kopā ar luterāņu draudzi. Svētdienas skola notika pilī no 150 līdz 200 bērniem. Un tad, kad 95. gadā tika uzcelts šis dievnams, tad šeit ir arī plašas telpas īpaši paredzētas svētdienas skolai, un kopš 2007. gada notiek arī vasaras bībeles skola, izņemot Covid laiku, kur mēs pulcējam Dundagas bērnus. Kopš mēs šeit dzīvojam atkal, tad mēs arī pa laikam nākam uz baptistu draudzi. Kad parādījās informācija, ka šeit ir vasaras bībeles skola, es viņus vedu. Tad viņi bija ļoti sajūsmā, un viņi vispār ir sajūsmā par svētdienas skolu, kas te notiek. Viņi man jau prasa jau visu gadu, kad būs, kad varēs iet, vai nav jāpiesakās, vai kā. Mums vasaras bībeles skola ir tāds atvērts pasākums, tā nav kā nometne, tā ir kā svētdienas skola, kas iet visas nedēļas garumā, un kā draudzēs uz svētdienas skolu mīļi gaidīt cik viens, tāpat arī mums ir gaidīt cik viens bērniņš. Un katru gadu mēs nezinām, cik bērni atnāks, cik Dievs atsūtīs. Lūdzam pierakstīties ar tādu domu, lai zinātu, cik našķīši sapirkt, cik rokdarbiņus sapirkt, bet tas skaits vienmēr ir lielāks, un mums ir prieks, ka Dievs sūta bērnus un daudz bērnus, un viņš redz, ka mēs galā tiekam, un viņš sūta mums brīnišķīgus palīgus. Parasti ir 60-70 bērni, šogad ir 90. Vasaras bībeles skolā sāku iet apmēram, kad man bija 7 gadi. Es vasaras bībeles skolu atceros kā ilgi gaidītāko vasaras piedzīvojumu. Var noteikti katru gadu satikt jaunus draugus un arī vecos draugus, un tad būt atkal visiem kopā. Kā, protams, arī ļoti liela iespēja iemācīties daudz ko par Dievu, un tas man ļoti, ļoti patīk. Un tagad es jau katru gadu nāku kā palīgs, grupiņu vadītājs, jo man patīk palīdzēt bērniem, būt ar viņiem. Es sāku vasaras bībeles skolā iet, jo es redzēju dienu afišas, gāju vienkārši ārā. Mēs pajautājām mamām, un viņas mums pieteica, un tad mēs sākām nākt. Tad man vēl mazais brālis sāka nākt. Jā, ir interesanti nākt. Pagājušajā gadā arī pēc vasaras bībeles skolas es sāku nākt uz šito svētdienas skolu. Un tagad man nāk līdzi arī māsa un brālis mazais. Sākumā, kad es nācu, neko nesapratu, kā tas viss notiek un tā, ka viss te izdekorēts un tā. Bet šogad es pats aizgāju, pajautāju par grupas vadītāju, jo es gribēju pats izmēģināt grupas vadītāju. Un pēc tam man arī Kristīna pajautāja, vai es negribu palīdzēt viņai visu kaut ko dekorēšanā. Un tad šogad es esmu dekorējis, esmu pie reģistrācijas, es vadu grupu, es esmu tīrījis šeit baznīcu. Katru reizi skatoties, kā Dievs veido vasaras bībeles skolu, man atliek tikai skatīties, jo Dievs gādā gan par darbiniekiem, gan par finansēm, gan par laiku. Mums atliek tikai skatīties, kā viņa darbs notiek tālāk. Katru reizi mums vasaras bībeles skolā es jauniešiem pērku kaut kādas pateicības dāvanas, kad aizēju veikalā, un tieši tajā dienā ir atlaide, un tieši attēls par tēmu, un tieši lieta jauniešiem. Un precīzi tai plauktā ir tik, cik ir jaunieši. Un es pārskatu vēlreiz, vai tur tiešām ir 22 kladītes. Un tur ir 22, un nevis 21 vai 23. Un tad tik jocīgi paliek, ka tu redzi, ka Dievs tev sakārto laiku, vietu, cilvēkus līdz absolūtai precizitātei. Man ir tiešām liels prieks, ka Dievs man atļauj piedalīties viņa darbā un strādāt kopā ar brīnišķīgiem jauniešiem un brīnišķīgiem bērniem un brīnišķīgu komandu. Šī ir ļoti svētīga lieta, ko dara mūsu baznīcā, kas šeit notiek. Šeit ir tik daudz bērni. Tā patiešām ir ļoti liela svētība. Te ir tādas pozitīvas emocijas, jo arī mani mazbērni, viņi neiet vēl svētdienas skolā, bet tiešām, kā viņi ar tādu interesi arī klausās līdzi un ko viņi šeit redz, es priecājos līdzi ar visu to svētīgi. Domājot par šo bērnu kalpošanu, man nāk prātā vārdi, ko Jēzus saka draudzēm: redzi, es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis.
šīs ir tās durvis, ko Dievs ir devis, un mums pa viņām ir jāiet. Un viss gods un slava un pateicība ir Dievam, un ka mēs varam būt noderīgi šī darbā, tas ir prieks un gandarījums un pateicība.